Sveiki, klausītāji! Šodien es savā rīta agrumā esmu pieslēgusies Jaunzēlandei. Mums ir 10 stundu starpība, un mani viesi šodien būs Jānis un Zane Strasdiņi no Jaunzēlandes. Labrīt! Labvakar! Labrīt, Labrīt. labvakar, jā. Mums ir diena, Jā, četri pa dienu, jūs pēcpusdiena, jā. pēcpusdiena, jā. Nu tātad šodien mēs runāsim par to, kāda ir dzīve Jaunzēlandē ar latviešu acīm, un dzīve tieši ģimenei, jā, jums ir 2 bērni un 2 latvieši Jaunzēlandē, un tad skatīsimies, kāda ir tad no jūsu šīs te pieredzes un redzes punkta tātad Jaunzēlanda un kāpēc tad jūs tur esat. Tāpat arī parunāsim par kultūru un vides atšķirībām. Varbūt jūs varēsiet salīdzināt, kāda tā ir bijusi pirms tam, nezinu, varbūt Eiropā un tad Jaunzēlandē. Parunāsim par to, kādas ir tādas praktiskās lietas uz vietas, kam jūs esat gājuši cauri un kāda ir jūsu pieredze, teiksim, arī par tām vīzām, darbiem un to. Un tad nobeigumā, kas arī būs liela daļa no sarunas, es domāju, arī tas, kāda ir tā ģimenes dzīve tur un varbūt ar ko viņi atšķirās un, un kā tad ir tā jūsu latviešu identitāte, vai viņi tur saglabājās, vai jūs jau esat kaut kā no tā attālinājušies, kas arī tāda interesanta tēma. Un tad tam arī mēs pieskarsimies, bet tad sāksim, ķeramies klāt jūsu tam stāstam. Varbūt jūs varat ieskicēt un izstāstīt, cik ilgi jūs esat Jaunzēlandē un kā līdz turienei nonācāt? Jā, mēs esam jau tagad Jaunzēlandē vairāk kā 9 gadus. Februārī palika 9 gadi. Laiks paskries super ātri. Un kā mēs tikām uz šejienu? Tas bija interesanti, jo tas man brālis sākumā Latvijā mēs vēl strādājām būvniecības sfērā. Un brālis dabūja darbu Ķīnā, būvēt Disneylandu. Un pēc Ķīnas, kad viņam beidzās tas projekts, viņš tā kā ieraudzīja, ka ārpusē ir tik daudz lielas iespējas, daudz lielāks ēkas būvēt un tam līdzīgas lietas, un viņš kaut kādā veidā nonāca Jaunzēlandē caur viņas paziņām. Un viņš te iekārtojās, viņam bija viss kārtībā ar darbu, un tad paprasīja man, vai mēs negribam, jo tieši tajā brīdī šeit viss bija tik ļoti, celtniecība notika tik daudz, ka visur trūka cilvēki, visur trūka cilvēki. Un tad es arī Latvijā dzīvojot sākumā domāju, ko brālis ir aizbraucis tik tālu, ak, Dievs, kur vēl tālāk var aizbraukt? Kas tu vispār, vai galīgi jocīgs ir apmēram. Un tad viņš paprasīja mums, vai mēs negribam, un tad es tā domāju, man Agnesīte tad bija apmēram 6 mēnešu vecs, kad viņš man paprasīja to, es tā domāju pie sevis, kad tad, ja ne tagad? Jo katru reizi, katrs mirklis, katra sekunda, es vien grūtāk un grūtāk paliks aizbraukt, izmēģināt vēl kaut ko citu. Un tad sakārtoju darbu vīzu uzreiz, un braucām šeit pa taisno uz darbu. Nolaidos lidmašīnā un nākamajā dienā jau uz būvlaukumu bija aizgājis. Uzreiz braucāt kopā vai? Mēs visi braucām uzreiz kopā, jā. Jā. Es pie sevis domāju, jāpamēģina atbraukt. Man iedeva vīzu uz 3 gadiem, es domāju, bet redzēs, kā iet, bet minimums gadu. Es domāju, gads jāpamēģina, tā lai tomēr saprast, un tad jau te brauksim mājās. Jā. Bet mums tas viss tā ievērtās, kad, principā, bija tā kā man brālis teica, man bija tieši tāda pati sajūta, tad, kad attaisīt izkāpa no lidmašīnas ārā, tad pilnīgi gaisā es pieņemsim varēju sajust to enerģiju un visu, kas ka te ir pavisam savādāk. To momentāli es varēju just. Un realitātē mums bija 4 nedēļas šeit, un es sapratu, ka es drīzāk atpakaļ vairs nebraukšu. Tas bija tik ātri. Tas bija tik iespaidīgi. Bet kas bija tās sajūtas tev, kas, tu tagad atceries, kas tieši tev iedeva tev pārliecību, kad, kad es negribu nevis negribu atpakaļ, bet kad šis ir kaut kas tik labs, kad tu gribi te palikt? Mums bija sākumā, kad mēs sākām dzīvot, mums vajadzēja katru nedēļas nogali izbraukt ārā. Tas bija interesants stāsts īstenībā. Mēs iebraucām Agnesītē 11 mēneši, mēs dzīvojām pie Dienvidāfrikā Lorena, kuram apkārt vienmēr ir bijuši latvieši, Vārsvarā. Un tas bija,
citi viņi pat sauc par Latvijas seivieri, ja? Vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Un, jā, mēs sākām dzīvot lielajā istabā, kura pārvērtās vakarā par mūsu guļamistabu, pa dienu cilvēku dzīvoja, tur bija vēl 4 latvieši, un mēs bijām 7 tajā mājā. Un tāpēc, kad mēs bijām pa daudz, tā kā, tad mums vajadzēja, viņš vienkārši nepateica tiem landlordiem, ka mēs arī tur esam, un viņš nāca uz mājām taisīt kaut kāds darbs, kaut kādu deku salabot vai kaut ko tam līdzīgu. Un tad mums vajadzēja būt ārā, braukt ārā tajā sestdienā, svētdienā. Un tas uzreiz, kā mēs sākām braukt ārā, tā daba un viss ir, tas ir kaut kas, to nevar izstāstīt. Tas ir vienkārši jāatbrauc pašam, jāredz, jo kā izbrauc ārā no Oklendas. Pat Oklendā ir tik daudz vietas, kur skatīties. Oklanda vismaz ļoti liela un ļoti skaista, daudz pludmalēm un tā tālāk, bet pilsēta ir pilsēta, mēs vienmēr esam gribējuši prom no pilsētas. Un tā kā izbrauc ārā pusstundu, tā uzreiz Jaunzēlanda ir tāda tik tas nosacīta ļoti neapdzīvot. Te ir kaut kādi 5 miljoni cilvēku kopā. Oklendā ir laikam kaut kāds 1,5 miljonus. Un ja tagad viņiem teritorija, cik es zinu, ir apmēram līdzīga kā Lielbritānijai. Tā teritorijālā ziņa. Jā, 4 reizes lielāk par Latviju. Kaut kā tā sanāca, skatījos, bišķiņ vairāk kā 4, bet tā kā 4 Latvijas un tie 5 miljoni, man likās diezgan, tāds daudz vietas. Tur jau tā lieta, vietas, tur jau tā lieta, ka te reāli ir daudz vietas. Oklenda ir liela, viņa tāda ļoti liela pilsēta, bet pārējās ir tādas nezinu. Oklenda ir ļoti saspies, šeit ir ļoti daudz iedzīvotāji, bet, kad brauc ārā no Oklendas, tad jau ir īpaši pa dienvidu salu, ka pabrauc. Mēs neesam pārāk daudz braukuši vēl, bet vienreiz bija. Tur vari braukt ilgi un dikti un nav apkārt iti nekā. Šeit arī izbraucot uz šī pašā salā, kad brauc augstāk, 2 stundas brauc uz augšu, tad brīžiem ir pludmalēs tu aizēji un brīžiem ir tāda sajūta, ka tās pludmales tev pieder. Bet tie cilvēki reāli nav. Tu viens pats tur esi, un tas skats ir vienkārši, katra pludmale ir tik unikāla, tie viļņi ir tik skaisti un krāsas, un viss ir putni, daba un tā tālāk, viss ir, viņi piedāvā tik daudz, tad es nevaru iedomāties, ko Jaunzēlanda nepiedāvā. Sākot ar karstajām pludmalēm, baltajām, smukajām smiltiņām, kuras izskatās līdzīgi tā kā Austrālijā, un beidzot ar karstajiem avotiem un sēdēt uz siltās upēs un tam līdzīgi. Kāpt kalnā, gribi ar snowboardu braukt, aizbrauc ar snowboardu. Dienvidu salā, pieņemsim, visu gadu var braukt. Tikai jāuzbrauc kalnā un var snowboardu taisīt. Šī salā ir tikai viens kalns, un viņš ir tikai uz kaut kādu pusi, 4-5 mēnešiem vaļā kaut kas tam līdzīgs. Jā, pilnībā pārdeva ideju par dzīvi Jaunzēlandē tikko. Tā, kad, es pilnīgi varu iztēloties, un man ir tāds bāts, un es vairs nevaru tā aizbraukt ar, piemēram, to work and holiday vīzu vai kaut ko tādu, un tagad ir tāds, āķis lūpā, un varbūt, bet pēc tam var padomāt, kā tas būtu iespējams, bet kā tad, Zane, pastāst, tev bija, labi, tā kā Jānis brauc, viņam būs darbs, viņš strādās, tu brauc līdzi, un tad brīdī tevis dekrētā tev maziņš bērniņš, arī nav pārāk komfortabli apstākļi. Tā, man liekas, ja jūs esat vēl tā, ka brīvdienās jāizbrauc mājās, ir daudz cilvēku, vienkārši iedomājos, ka tādai jaunai māmiņai, atceroties sevi, vai papildus kaut kāds tādi diskomfortajos ārējos apstākļos varētu būt tādi izaicinoši. Bet kā tev bija, ka tu to lēmumu pieņemt, vai bija viegli tā, braukšu līdzi, vai kā tev gāja to? Es ātri iestiprināšu. Es vispār biju, es tā piegāju klāt pie Zandes, teicu, vai tu brauks līdz man uz Jaunzēlandu, un es jau domāju, kaut kāds būs jārunā, jāpaskaidro. Viņi vienkārši tā, jā, braucam. Es tā, tādā šokā biju, kad es varējām to visu saņemt. Bet man liekas, tas viss, kā mēs saņēmāmies uz šejienu, es gribēju arī to bišķiņu pieminēt. Pa Eiropu es biju pabraukājis, redzējis, un tad mums bija viena tāda situācija, kad Zane atlaida no darba nelikumīgi, un tad beigās mēs dabūjām naudiņu pēc 2 gadiem. Latvijā tiesājāmies un dabūja naudu. Mēs aizbraucām uz Filipīnām kopā. Tur es arī viņu tur bildināju, bet tas, kad aizbrauc uz Filipīnām, uz Āzijas valstīm, tad tas vienkārši atvēra to domāšanu, kad
ka pilnīgi viss, ko tu pirms tam iedomājies, var tik izdarīts savādāk. Nav tikai viena pareizs variants, kā to darīt. Un tas atvēr man to visu tu plašo domāšanu un ka gribējās kaut ko tā vairāk vēl apskatīties un redzēt. Un tā mēs arī tur nonācām. Nu jā, sākumā, kad mēs pateicām, man mamma teica, tu stulbaisti. Bet, nu, tas bija droši vien viņas tas pirmais mazbērns, un taču ir vēl maziņa, un kā jūs tik tālu brauksiet, kā tas būs, un droši vien tāds šoks, tāpēc tāds izteiciens sanāca. Mēs sākumā, ja mēs visiem teicām, ka mēs īstenībā, nu, tikai uz gadiņu. Un, nu jā, tā pagāja 9 gadi, bet es kaut kā neatceros to sākumu tik, tagad es, ka tā domāju, jā, tas izklausās baigi tā dramatiski. Atbraukt pāri pasaulē uz nezināmu vietu, vieni paši ar mazu bērnu, bet es kaut kā neatceros to, nu, kad būtu bijis šausmīgi grūti. Mums droši vien tas, ar ko mēs dzīvojām, tas Vorens, viņš īstenībā ļoti palīdzēja. Viņam pašam bērnu nav, bet viņam ir brāļa bērni, un viņš ir tāds, viņš vienmēr pa visu zina. Viņš man izstāstīja, kur iet, kur darīt, kur pamperus nopirkt, kur mantas dabūt, un viņš īstenībā arī bija ar bērniem ļoti labs, viņš ar Agnesi. Nu, mēs pat varējām kādreiz atstāt ar viņu, nu, sākumā mazāk, bet pēc tam vairāk, viņš pat tā kā onkuls mūsu bērniem, un tad mēs vispār vēl sadraudzējāmies, atvinājāmies ar viņu vecākiem, un Ziemassvētkus tur pie viņiem sākām svinēt, un viņi tā kā vecvecāki. Nu, viņi reāli ir. Es arī saucu viņus pa Jaunzelandes vecvecākiem. Jā, es domāju, ka tas kaut kādā ziņā. Jā. Tās droši vien kaut kādā ziņā arī palīdzēja, ka es nebiju pavisam viena pati. Nu, tā kā Jānis ir, piemēram, darbā un tā, bet kad ir vēl viens cilvēks, kurš tā kā palīdz, un tā kā, jā. Mēs daudz gājām staigāties par rajonu un tam līdzīgi, tā kā nebija tik traki. Pie visiem darīt. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi, kad ir tas cilvēks kāds, kas tur ir uz vietas, kas palīdz tā kā kaut kā integrēties, iesties, pastāstīt tās lietas. Tas noteikti ir zelta vērtē, jebkuram, kurš pārvācās uz jaunu vietu. Jā. Nu, mums noteikti tāds bija Vorens un apkārt tie latvieši arī tur bija. Bet, nu, Vorens, viņš vienkārši jau dzīvojot visu zināja un tas, jā, ļoti, ļoti palīdzēja. Un pats no kurienes tas Vorens, viņš ir vietējies? Viņš ir no Dienvidāfrikas, bet tagad jau viņš būs 20 pāri kāds. Jā. Viņš atbrauc, kad viņam bija 16, kaut kas tam līdzīgs. Tagad viņam 40. Jā. Labi, un piemēram, es saprotu, tā kā tā daba jums atbraucot uzrunā un vilina. Un kā ir, piemēram, ar tādu sociālo iekļaušanos tajā sākumā? Labi, jums bija jau kaut kāds kontakts ar to Vorenu un tā, bet tā vispār tāda plašāka sabiedrība, kā jūs jutāties un kā jūs viņu redzējāt, piemēram, kā jūs to sajūtat? Sabiedrība atšķirās no tā, pie kā jūs bijāt pieraduši varbūt Eiropā, vai kas ir tās pirmās tās sajūtas par šo par cilvēkiem tur? Šeit cilvēki ir daudz atvērtāki un draudzīgāki. Piemēram, es, kad gāju kaut kur veikalā ar mazu bērniņu, tad gandrīz katru reizi kāds ar mums parunājās ar bērniņu. Nu, tā kā te ļoti tās small talks, nu, ir ļoti izplatīts. Visur, kur eji, principā visos. Tiešām, jā. Visos, nu, jā, šeit cilvēki ļoti atvērti komunicē, tā varētu teikt. Un tas bija viegli to pieņemt, piemēram? Jā, vai bija tev viegli pieņemt, ka cilvēki ir tik atvērti un komunicē, un kad, jā. Nu, te es tev varu bišķiņu pastāstīt par savu darbu pieredzi. Bet tas, ka cilvēki ir ļoti atklāti, tas ir, nu, kā jau teicu, ziemeļu augstās asinis, tur Norvēģija, Zviedrija, Somija, Latvija, Lietuva, Igaunija. Nu, tas ir acīm redzam šeit. Acīm redzam, ka tas komunikācijas veids šeit ir pavisam savādāks. Visi cilvēki tiešām, kā Zana teica, ir ļoti, ļoti atvērti.
Ieejot, es nezinu, pieņemsim, ies pāri ielai, kāds arī gribēs tikt pāri ielai, nospiedīs sarkano gaismu, un pēkšņi, tev jau forši jaka, vai tev forši šitas, kur tu dabūji, kur tu nopirki? Un vienkārši tā ātrumā cilvēki runā un tik atvērti, ka to nevar vispār izstāstīt. Latvijā tomēr ir tas, viss ir tādi noslēgti, viss vairāk par, tā drūmi, man tas viss atgādina tā drūmi. Bet tu pats, piemēram, arī tāds, tā kā, tev sākumā bija arī tā viegli, tu arī atvēries, vai tev bija tāds, ka, tā kā, nezinu, vai tu jūties mazliet neērti, ka, tā kā, ir tik daudz, nezinu, šie te small talks, vai tā, nezinu, uzmanība, vai tev bija tas tā, ritīgi forši, un es arī tā gribu, un tad tu jau ātri vien kļuvi par to, kurš uz ielas tur sāk komunikāciju, piemēram. Paiet laiks, kamēr pie tā pierod, protams, jo sākumā jau nevar saprast, kāpēc viņi tev kaut ko prasa, kāpēc vispār grib par tevi parunāties, jo tas nav tā kā pieņemts. Bet tās ātri piered, un tas ir tagad arī viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc pa mums man grūti iedomāties sevi atpakaļ Latvijā tagad, tuvākajā laikā ir īpaši. Tieši to komunikāciju dēļ. Jā, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, teiksim tā. Ka tā skarbi tur Latvijā, tad ir visu laiku jācīnās par sevi, visu laiku jātur tā kā sevi, nezinu, tādās grožos visu laiku. Un, jā. Bet tagad es gribēju par to atklātību un darbu, kas mums nāk klāt. Latvijā pierada kā darba vadītājs, ka, tu runā tieši. Tiešas lietas, man vajag, lai tu izdara to, man vajag, lai izdara to, man vajag, lai izdara to. Man ar to bija tā, ka es gāju mājās pirmo pusgadu vienkārši es darbu un domāju pie sevis, bet kāpēc viņi man nedzird? Es taču tā pateicu, elementāri, 2 + 2 ir 4, tev jādara tas, kāpēc viņi man to nedara? Un beigās tikai sāc saprast, viņi arī daudz lēnāki, ir daudz liela daļa lietēji, ir ļoti daudz ir arī slinki cilvēki, bet viss ir ar to saru. Tu nevari uzdot nevienam cilvēkam tiešu jautājumu, ja tu pa lielam neesi paprasījis, how are you, ko tu darīji nedēļas nogalē, un tā tālāk. Tagad ar jebkuru sarunu, kuras darbā sāku, ja man kaut ko vajag, vispirms es paprasīšu, kā tev gāja, ko tu darīji brīvdienās, un tad atkarībā no tā, kā tā saruna ilgs, tad tu viņu var noslāpēt, un tad, by the way, man vajag īstenībā, lai izdarītu to un to un to, un tad tās lietas notiek. Pirms tam es aizēju un pasaku tā un šitā, un viņi vienkārši tā kā pa bremzēm met. Neviens, un es nesaprotu, es saku, bet es taču tik tieši un pareizi, kāpēc viņi nedara? Un tas ir tieši to iemeslu dēļ, ka tas ir pavisam savādāk nekā Latvijā. Pavisam savādāk. Jā, izklausās, ka tev ir jānodibina tāda tā kā saikne tajā komunikācijā tiešām, lai viņš tā kā tev uzticās, vai ka viņš jūt, ka tu esi ieinteresēts, nezinu vispār kā cilvēkā viņā, un tad viņš tev ieklausās un dzird tos uzdevumus. Jā, norādījumus. Tas ir ļoti interesanti. Jā, tas ir, tu zvanot arī, pieņemsim, es jau esmu ievērojis, ka jaunzelandiešiem ir tas Hi, how are you? I'm good, how are you? Un atbild atpakaļ. Realitātē viņiem īstenībā neinteresē, kas tas ir. Bet viņi to visu tāpatās prasa. Un tagad es sapratu to, ka dažreiz, ja tu to neuzprasi, tu arī nedabūni ārā to, ko vajag. No sarunas caur telefonu. Piemēram, ir tāds stereotips par to, ka visi Jaunzēlandē ir tādi čilotāji, un kad visi ir tā mierīgi, un viņi nestreso. Tā ir, jā? Es tev par to pašu darbu pašā sākumā. Es vienkārši staigāju pa būvlaukumu, un man katru dienu kādi 3-4 cilvēki pienāca klāt un prasīja, why are you stressed? Es domāju, par ko jūs runājat? Par kādu stresu? Es vienkārši staigāju apkārt. Un tad pagāja kaut kāds laiks. Es vienkārši tā apstājos, sāku skatīties apkārt, visu tā kā noskanēju. Un es sapratu, ka mans parastais iešanas ātrums ir tieši 2 reizes lielāks nekā jebkuram citam, kas ir saitā. Un tad līdz ar to es izceļos ārā un izskatās, ka es stresoju. Un tad, kad es stresoju, tad, ja tiešām ir tā, tad viņi arī sāk panikot. Jo tad liek kaut kā tas stress no augšē, no projekta vadītāja, no strike menedžera, viss iet tā kā uz leju.
Un, ja redz, kad augšā kāds streso, viņi arī jāsāk stresot, un tur kļūdas pielaist un tam līdzīgas lietas. Nu, bet tagad tu vari teikt, ka tu esi tāds daudz atslābinātāks un O, tava jā. gaita ir lēnāka. Jā, Jā. tu Zani, pierodi. tu piekrīti, Zani, kad ir tāds lielāks miers Jā, arī, jā. Noteikti. Jā, jo, Jā. piemēram, es domāju, varbūt tā saikne, piemēram, Turcijā arī viņi dzer tēju pa dienu, tu ienāc veikalā, viņi vispirms tev piedāvās tēju, aprunāsies. Viņi liekas arī visi tādi pilnīgi citādāk nekā ir pieņemts, ja, ka tagad tirgotāji vai vispār cilvēki uz ielas, ka viņi ir tādi mazliet uzvilkti vai uz produktivitāti tādi vērsti, tad, piemēram, varbūt, es nezinu, te iedomājas, varbūt tas faktors, ka tu kaut kādā ziņā ir tas small talks, tu iedzinies tajā otrā cilvēkā, ka tas cilvēks ir tā vērtība, nevis uzreiz tā produktivitāte, ko es varu dabūt, ko man vajag sasniegt, bet vienkārši tāds how are you, kad tajā slēpjās varbūt tas, ka tu noliec to pasaules, nezinu, skrējienu malā un vienkārši cilvēks ar cilvēku, un tur veidojās tas lēnums vienkārši iekšā vai tāds, nezinu, tāds, jā, tā vienkārši tāda doma man ienāca prātā, ka varbūt tur kaut Man kur arī liekas, slēpjas. es vienmēr domāju, kad salīdzināt, kāpēc šeit cilvēki šķiet tādi priecīgāki ikdienā, man liekas, saule. Jā, tas noteikti ir viena lieta Tāpēc, kad saule. Latvijā nav saules tik daudz, ir tas rudens un ziema, un ir tā depresīva un tumsa, un šeit ir ļoti daudz saules. Tad, kad mēs atlidojam, atbraucām uz šejienu, un es aizgāju pie ģimenes ārsta ar Agnes, un es saku, vai es varētu izrakstīt man D vitamīnu bērnam. Jo, Latvijā visi dzer taču D vitamīnu. Viņi skatās man, kāpēc? Es saku, kā man ir mazs bērns, viņam vajag D vitamīnu. Ja tu ļoti gribi, tu vari, jā, bet nē. Tā kā, man liekas, ka tas ir viens no tiem. Mums tagad ārā ir ziema, piemēram. Mēs vakar bijām kempingā, bijām uz pludmales, ārā ir 18, 19 grādi joprojām. Tā kā. Šortos vai iet uz Jā, es domāju, no ka rīta varbūt bišķiņ vēsāks ir, bet, pa dienu tu jau maikā staigā tikai. Jā, es domāju, ka tas ir viens no tādiem izskaidrojumiem, kāpēc cilvēki šeit ir. Jā, Latvijā es atceros, man reāli decembrī, janvārī, februārī, pie beigām, jau ziemas beigām, reāli bija tāda tā kā depresija nāca iekšā, neko negribējās darīt un tā tālāk. Un tas beigās arī teica, ka tas ir uz D vitamīnu balstīts. Kopš tā mirkļa, ka es atbraucu šeit, nekad nekas līdzīgs vairs nav bijis. Tā saule te pietiek. Jā, un mēs tā jau ieejam tajā sarunā uz tām praktiskajām lietām. Es domāju, tad arī turpinām par to, kāda tā dzīve tur uz vietas, bet runājot par tiem laikapstākļiem, man ir jāpajautā tomēr, ja jūs sakat, ka ir silts un saulains, es piekrītu, ka tas noteikti ietekmē tavu mentālo stāvokli, tavu prieka līmeni, bet kā ir ar drēbēm? Tā, Zane, saki godīgi, kā ir ar drēbēm? Jo es iedomājos, ja tu dzīvo siltos laikapstākļos, tas, kas mana problēma Latvijā ir bijusi vienkārši tas, ka man vajag katrai sezonai savu jaku. Tas ir šausmīgi daudz līdzekļu ir pirmkārt drēbēs, jo katrai sezonai sava jaka, savas drēbes un nenormāli daudz drēbes vajag, jo vai tu saģērbtos tā kā laikapstākļiem. Un kā tad ir Jaunzēlandē, ja ir silts un tā, vai tiešām pietiek tikai ar tādām vasaras drēbēm, vai tomēr arī ir tāds, ka nē, jā? Nē, ir jau tāpat tā ziema, ir jau tie augstie rīti. Kādreiz te Oklendā ļoti reti nokrīt līdz tai nullei. Un tad no rīta ir vēsi, kamēr tu iekāp mašīnā un aizbrauc līdz darbu, pa dienu iesilst, bet noteikti ir vajadzīgs. Nav vajadzīgi nekādi mēteļi varbūt tās, bez tiem var iztikt, un zābaki nav vajadzīgi. Bet tāpat tās jau ir arī augsts. Un kaut kādā augustā, piemēram, ir kaut kādi lietaināki, augstāki periodi. Tad noteikti, jā, bet tā, ka milzīgi siltas drēbes, nē. Nē, tas tikai kalnos kā. Ja kalnos braukt, jā, tad jā. Bet tā nē. Vestas te ļoti populārs, tās var uzvilkt un pēc tam pa dienu novilkt, bet jā. Rīts tāpat ir vēsts, pa dienu iesils, bet tā kā pavasarī Latvijā varētu tā te. Kaut kas tam līdzīgs došana. Mēs pieskārāmies tēmai par ziemu, pa vasaru un tam līdzīgi. Un tad ir kaut kas tāds, ko latviečs nevar, bija mums baigais šoks šeit. Tieši to tās ziemas tagad sākās, un tad būs tev
+5 pa nakti. Dažreiz +2, +1, kaut kādas 3 naktis pa ziemu būs apmēram +1, +2. Tās mājas, kuras viņi ir taisīja agrāk, ir vispār bez siltinājuma, bez nekā tam līdzīga. Un tas ir vienkārši kaut kas tāds, ko latvietim ir grūti saprast. Te viss tiek elementarizēts, elementāri viss notiekās, bet pa darbu, pa mājām tas ir tā, ka vietējie saka, tu vienkārši uzvelc vēl vienu kārtu, bet mēs reāli salām. Es bijām paņēmuši it kā labu māju, labā rajonā un tā tālāk. Man vienā dienā bija +2 ārā, +1 ārā. Es no rīta cēlos, un man lielajā istabā +7. Jā. +7. Jā. Un Agnes ir maziņa. Un tur arī nebija nekādas- gadiņš tieši. Jā, tur nebija nekādas apsildes Nekādas sistēmas apsildes, arī. nekā Jo tāda nav. Šeit ir tie... Tā kā teltī reāli. Jā. Ārā augsts, iekšā augsts. Jā, tad no Jā. rīta kādreiz var redzēt, ka cilvēks sēž uz saviem ārā pie durvīm, dzer kafiju saulītē no rīta, jo mājām droši vien ir augstāks nekā saulītē no rīta. Jā, tas ir, bet tagad jau viņi labojas. Tagad jau ir Šitās jaunās mājas tieši kaut kādi 5 gadu atpakaļ pieņēma jaunu likumu, kad viņām vajadzīgs būt minimālajam siltinājumam sienās un viss kaut kur. Tāpēc jaunās mājas izrāda forši. Šitā, kurā mēs dzīvojam, ir ļoti forši. Pirmā māja, kurā ir dubultie logi, siltinājums. No rīta pamosties un īsti nezini, vai ārā ir augsts vai nav augsts. Tur tu zini. No rīta celies un tu zini, cik ārā ir silts vai nav. Tas bija kaut kas, es saku. Tad tajā mājā mums arī nebija spiediens. Bija knapi tecēja ūdens, un tad iekšā uz toaletēm, manas istabās, tur vienmēr nereāli augsti bija. Un tad mēģināja iet dušā. Un tas spiediens tikai tā, ka tikai pusķermeni, tikai silda vienā pusē, pēc tam pabīda otru pusi, tā atkal augsta bija, tas bija, tas augstums šeit, tas ir kaut kas tāds. Mēs visi prasa, jums taču ziema ir un tam līdzīgi. Jā, ir ziema, bet mums arī mājas Latvijā bija siltinātas, un tu nav tā, ka tu no rīta pamosties +7 grādi tavā lielajā istabā, Tad ir jābūt ļoti Bet zini kā, Jāni, tu jau esi tāds arī eksperts, teiksim, būvniecībā, ja es saprotu, tu arī saproti, kā tad būtu jātaisa tas, bet kāpēc tev varbūt ir kaut kāds secinājums, kāpēc tā bija, kāpēc tās mājas ir tik tā veidotas agrāk, piemēram, un vai tad bija siltāk agrāk, vai tev ir kaut kāds secinājums par to, vai? Nē, viņiem tas ir, man liekas, tas ir tā kivī kultūra. Jaunzelandieši saucās sevi par kivī. Tie tā kā vietēji iedzīvotāji sauc par kivī. Mēs varam tagad arī teikt, ka Agnesīte ir kivī, jo viņa bijusi 6 mēneši šeit. Teorētiski kaut kādā līmenī jābūt te dzimušam kivī, bet jābūt tā kā dzimis šeit, bet citi man teica, ka tie pabeidz skolu, tad arī tu skaities tā kā kivī. Un ko mēs ar to runājam, tikām? Viņi ir augstumu kaut kā citādi. Par augstumu. Par tām mājām. Tas ir atkal. Es aizēju no rīta darbs 7 sākās, un tad, kad ir tie 2 mēneši, kad ir nedaudz augsts, kad ir tāds vēsāks, tad viņiem tiem vietējie kivī visu cauru gadu staigā šortos. Un ļoti daudz staigā plikām kājām. Visu laiku, pa ielām, pa visurien ļoti daudz staigā plikām kājām. Un es aizbraucu uz darbu, un ir tie +5 no rīta, un man ir 3 kārtas virsū un garās bikses, un man nav silti. Man ir vienkārši, man ir ok. Bet man pretī stāv čalis, kurš ir šortos, un no rīta ir +5 un šortos. Un tad es nezinu, kāpēc tas ir tā kā kivīšu tēle. Viņi tā aug arī bērns. Jā, jo no rīta veids, kad baistāstāt. No rīta ir augsts, mēs braucam, Agnes sēž mašīnā, viņai ir augsti, un mēs skatāmies, ka bērni iet uz skolu tēkaklu, šortiņos un basām kājām. Un ārā kaut kādi 5-7 grādi. Mums liekas, galvenais, ka kājas siltas, bet nē, šeit tā nav. Viņi kaut kā, es nezinu, bet tad es atkal kādreiz, man liekas, es arī tā gribētu. Man liekas, ka temperatūra mājas, tam man ir augsta, man ir karsti, viņi droši vien norūdās ļoti norūdās. Agnesīte jau pati, ja bērns jau pierod, kad ir 7 grādi no rīta, piemēram, arī, ka viņa jau tajā pašā norūdās jau no tā zīdaiņa, tā kā vecuma, 6 mēnesīši, tas ir, ka viņa tiešām jau aprod ar to klimatu, kas ir, un ka viņa pilnībā
kaut kā varbūt arī tiešām Viņi, pieņem to. viņi vēl es droši vien viņu tā nerūdīja, kā varbūt vietējie vecāki rūdi. Viņi to augstumu kaut kā vairāk izjūt. Man liekas, kā vietējie bērni. Viņi no rīta negrib iet ar basām kājām un šortos, kad ārā ir vēss. Jo, mums jau liekas, ka bērni ir jāsaģēd, viņiem ir augsti un cepurīti un kājiņas un viss. Es droši vien viņi ģēra vairāk pēc tiem saviem standartiem nekā pēc šajiem standartiem, kamēr viņi tik maziņi. Bet tur tā lieta, ka tas kontrasts ir liels, vai pieņemsim, es tur saģērbies ar džemperiem, 2 kārtām un tā tālāk, un tur pat blakus no rīta tajos 7 kāds ies bērns uz skolu, šortos plikās kājās, un man ir augsts caur drēbēm, un viņš staigā ar saviem šortiņiem. Un vienkārši kā? Tas tā interesanti, jā. Jā, tas noteikti arī vienkārši tā pārsteigties to, ka varbūt arī nav augsti, jo es tieši tā, Zana, es tev piekrītu, ka ja es ieraugu basas kājas, jā, bērnam vai ko, vai uzvāc zeķis. Jā, tur jau tā. Bet te droši vien līdz ko nav, tā kā nav tie ļoti augstie, ziemas kā Latvijā, piemēram, -20, un ka tā zeme ļoti atdziest. Šeit jau nav viņa, paliek vēsa, bet viņa noteikti nav tāda ledaina. Tā kā Latvijā, kad tu drīksti sēdēt uz zemes, kad ir bijis pirmais pērkona, negaiss pavasarī. Kā tur bija. Šeit nav tādas lietas. Labi, laikapstākļi noteikti ir latvietim ļoti aktuāla tēma, bet es domāju, ka es pajautāšu tomēr arī par tādām praktiskajām lietām. Piemēram, veikalos preces, kā viņas atšķirās vai neatšķirās, vai viegli dabūt vai ne, jo, tas, ko es saprotu, ka tā ir sala un ka tā ir kaut kāda tāda veida izolācija, ja, ka tur nav varbūt pieejams viss tas pats, kas, teiksim, Eiropas veikalos vai, kā ir, piemēram, ko jūs pamanat, vai kādas ir tās atšķirības ar veikalu piedāvājumu, jo Zana, tu teici, ja, kad tev teica, kur tu vari dabūt pampers, un tad es pieļauju, ka nav tā, ka pampers vienkārši ieeja. Jā, var dabūt veikalā, vienkārši viņš zināja, kur lētāk dabūt un kur ir, kur specializējas. Tādā ziņā te ir, man liekas, ka latvietim pārvākties uz šeit nav kāda problēma. Tur būs tas pats krējums un visas tādas lietas. Bišķiņas man grūtāk ir ar biespienu, bet tagad arī tas ir tāda, tagad biespienu arī jau var dabūt diezgan viegli. Man liekas, ka šeit ir mazāk tā kā izvēle. Man tāda sajūta, ka Latvijā tu ieej veikalā, tur ir maizē visādas izvēles, piespienam, sieram. Liekas, ka šeit viss ir, tā kā nav tik liela dažādība. Visu var dabūt, bet ir lietas, kas trūkst, varbūt vairāk. Griķi, piemēram, tos nevar tik vienkārši dabūt. Zaļie kaut kāda laikam gan ir, bet tas nav tāda standarta pēc. Pārējais jau, man liekas, dārzeņu. Piemēram, higienas preces vai tā arī viss ir? Tā viss ir. Viss ir. Jāpierod varbūt jau kaut kādi citi tie brendi un tam līdzīgi, bet tā man šķiet, ka viss ir pieejams. Un tā dzīves dārdzība, teiksim, varbūt jūs varat par to pakomentēt, vai kā jūs redzat to situāciju, piemēram, vai ir, teiksim, dārgi vai dzīvot Jaunzēlandē. Arī man interesē, piemēram, tie paši mājokļa izmaksas. Jums nav jāmin konkrēti cipari, bet, piemēram, ja jūs tā salīdzinat, vai tas ir, kāda ir tā dzīves dārdzība, piemēram, kā jūs varētu komentēt Jaunzēlandē? Es jau nevaru saprast, jo liekas, ka Latvijā tās cenas ir tā uzaugušas, ka man liekas, ka te jau vairs nav tik traki. Jā, tieši tur tā lieta. Es jau zakoju līdz tām cenām, un kad atbraucu uz šejien, tad Jaunzēlanda likās dārga, teiksim tā. Tad varēja just, ka Latvijā viss bija lētāks, bet pēc tiem 8, 9 gadiem, kas tagad caur Covidam un viss ir izgājis cauri, tas ir jau interesanti, jo mums bija tāda iespēja aizbraukt uz Latviju uz 5 mēnešiem un padzīvot tur. Un realitāte izskatās, ka cenas ir tādas pašas vai dārgākas Latvijā tagad. Gandrīz visam. Tur, protams, būs atsevišķi produkti. Sviests un piens, man liekas, šeit ir lētāks. Jā, gaļas lētākas. Jā, par dzīvokšanu. Vai man ir jautājums, vai tiešām tā arī ir, kad, piemēram, jums rēķini tiek tā kā elektrība un tā, es saprotu, pa nedēļai vai tomēr mēneši tas maksājums? Pa nedēļām ir īres maksas ir pa nedēļām un algu maksā vai
katru nedēļu vai katru otro nedēļu. Nu, var arī izvēlēties mēnesī, bet Bet principā standartā. standartā pārsvarā visi saņem algu katru nedēļu. Jā. Cik Un- interesanti tas ir. Bet rēķini, elektrības rēķini, ūdens un tie visi ir par mēnesi internetu. Principā rēķini, viss kā rēķini ir mēnesī Jā. reizi. Tikai īra ir nedēļā. Jā. Jā. Un kā bija pie tā pierast, piemēram, ka tev katru nedēļu, nezinu, ir jāmaksā vai tur viss Alga notiek jau nāk automātiski? katru nedēļu, tā kā tad neliekas tik traki. Mhm. Tas, man liekas, ir diezgan forši īstenībā, ka tā alga nāk katru nedēļu vai katru otro. Tad tev nav, tu saņem un pēc mēneša tu tur, nu, tā kā rēķini, un tad pēc mēneša tik Tev nākamā. jārēķina īsākam laika periodam vienkārši, Jā. vai ne? Tas tā kā, Jā. tu, Zana, arī strādā, ja? Jā. Ko tu Es dari? strādāju skolā. Es sāku strādāt vairāk vai mazāk tad, kad Kārlis sāka iet bērnu Jā, tā. dārzā vai skolā. Ja. Es strādāju skolā par skolotāju palīdzību, bet arī speciālajā skolā. Ne tajā, kur Kārlis iet, bet citā, bet ar, nu, bērniem ar īpašajām vajadzībām, jā. Bet, kad jūs braucāt uz Jaunzēlandi, tad jums nebija tā, jums bija work and travel vīza, vai jums bija jau vai kaut kas cits? Man bija jau work vīza. Man viņa jau iedeva uzreiz. Tev man bija iz- uzreiz darba vīza, tev nebija tas work and holiday, vai Jā. kā saucās tā vīza? Jā, work and Jā. holiday. Jā, pat taisno uz darba vīzu dabu. Nu, ar to, ko tu minēji, ar to ļoti daudzi brauc, jo viņi atbrauc šeit, bet tur ir, jā, tas noteikums, kad ir katru mēnesi jāmaina Katru tas darbs. trīs mēnešus. Trīs mēnešus, trīs mēnešus, jā. Nu, jā, jāmaina tas darba devējs. Nu, un tad ļoti daudzi, nu, viņiem iepatīkās un viņi Nu, ļoti daudziem tā ir pastāvīgi darbu. pirmais solis, kā dabūt Jā, šeit. arī, jā. Jo Latvijas kā tāds atbraucot ir ļoti cītīgs. Jā. Bet tu uzreiz reāli lec ārā uz tirgu, lec ārā un ļoti viegli ātri uzreiz pakāpties augšā pa kāpnēm, ja dari. Iervē. Vidējais latvietis šeit ļoti labs ir, teiksim tā. Labs darbinieks. Jā, ļoti labs, jā. Jā. Un varbūt, Jāni, tu vari pakomentēt, cik viegli vai grūti tev bija tādu to darba vīzu dabūt, ja tu atceries pirms tiem 9 gadiem, varbūt tagad kaut kas ir mainījies, bet kas tev tur bija nepieciešams, lai tu varētu darba vīzu dabūt? Policijas izraksts, CV aizsūta bija pase. Kas saistās ar imigrāciju? Jaunzēlandē ir ļoti forša mājaslapa imigrācija. Pa soļiem visu var atrast, visu informāciju. Tur ir ļoti, ļoti viegli atrast visu, kas ir nepieciešams. Bija gan veselību pārbaudi jāiet. Jā, uz veselības pārbaudi gan ir jāiet. Tad jāiziet tāda medicīniskā pārbauda. To mēs visi gājām. To mēs visi gājām. Jā. Jo mēs gribējām to nākamo tipu vīzu. Ja uz working holiday, man liekas, es nezinu, vai to vajag. Bet, piemēram, Zana tad varēja, ja tev bija, tu gāji uz to darba vīzu, Zana arī tā kā kārtoja tādu darba vīzu, vai tev kā ģimenes loceklim vienkārši kā Partnervīza, jā. Man bija Tas vispār partnervīza. īstenībā ir baigi. Kad paņem darba vīzu, tad darba vīzā ir 3 nosacījumi. Tev uzrakstīts, kurā pilsētā tu strādā, par ko tu strādā, tā kā man būtu site managers. Un kompānijas nosaukt. Viņai tas nozīmē, ka, lai es nomainītu darbu, man ir jāraksta jauna vīza, jāpārmaina vīza un tam līdzīgi. Kamēr viņa piesakās uz manas vīzas pamata, un viņai nav nekāda ierobežojuma. Viņa var iet strādāt, kur grib, darīt, ko grib. Kamēr man bija tie ierobežojumi firma, vieta. Un kas es tāds esmu? Es noteikti pastīšos to mājaslapu, pielikšu arī aprakstā, lai kādam interesē vienkārši, ka var uzklikšķināt un aiziet pastīties, jo, jā, laikam par tām vīzām tur jau skaidrs, ka ir vienkārši jāpapēta un nav jau tik nereāli viņas dabūt. Nē, tā sākumā likās, ka tas ir tik ļoti nereāli, bet patiesībā nē. Jo tā Jaunzēlanda jau ir gudra valsts, viņi jau gaida cilvēkus tādus, kuri ir darba vecumā, kuri ir izglītības un tā tālāk. Tur viņiem ir arī tā iespēja. Jā, ir tie shortlisted sarakstā, ir tie, kas ir pieprasīti šeit, kuriem vajadzīgi speciālisti un tā tālāk, un tad tiem ir pavisam viegli kāpt augšā. Tu esi atnācis no tās tur, pierādi, ka tu esi strādājis tur 3 gadus tajā sfērā un viss, un tev turas vaļā. Tā pamatvaloda ir angļu valoda uz vietas, vai ne? Jā. Visiem notiek Viņiem, man liekas, ir 2 valodas, skaitās arī maurī, bet, realitāte maurī runā tikai maurī, un viņi nav daudz vairs palikuši. Tur, es nezinu, varbūt 8% varētu būt. Bet viņi ļoti mēģina to valodu integrēt.
Mēģina, jā, tas raksturīgi arī angļu valodā, pieņemsim, viņi runā, bet viņiem būs iesāks, pieņemsim, ar mauriem kaut kādiem terminiem vai kaut kādiem izteicieniem. Karakija, piemēram. Man darbā, kad ir īpaši jo izglītības iestādē, tad mums, kad ir kaut kādas sapulces vai kas, ir karakija pasaka. Par to, kas tagad notiks, un paldies tam un tam un tam. Tā kā, tāda maurī valodā. Fāno, pieņemsim, fāno, tas ir tā kā ģimene, kas ietver vairāk kā ģimene, jo tas būtu var paplašinātā ģimene. Tas var, fāno būs man, pieņemsim, visi kaimiņi man apkārt, teiksim, tā varētu būt mana fāno un tā tālāk. Tie ir tā kā cilvēku. Jā, ne tikai tev tuvākā ģimene, bet tā kā plašāk. Bet tāda jūsu, tāda pilnīgi tāda ikdiena, piemēram, kā izskatās tāda ikdienas rutīna, tāda, piemēram, viena diena jūsu dzīvē, cikos jūs ceļaties, varbūt varat iziet cauri tādam dienas schedule, kāda ir tipiskākā ikdiena jums, piemēram? Jā, es ceļos ap 4:20, 4:30. Tas ir interesanti, ka man nemaz modinātājs nav. Tā arī viņa izvēle tā celties. Viņam nav jāatcer. Es agrāk te biju, man liku modinātāju un visu laiku aicināju man sevi, kāpēc es viņu lieku, jo es vienmēr pamostos 10 minūtes pirms tam. Un es vienkārši izslēdzu ārā un visu, un man vairāk arī viņa vairs nevajadzēja. Es tagad, ja vajag pateikt, tev ir uz iešanas gulēt, man vajag pamosties 3, es pamostos 3. Bet man tā diena sākās, es ceļos 4:30 apmēram. Tad es nomeditēju kādu 30 minūtes, tad es braucu, saģērbjos, braucu uz darbu. Braucu uz zālīti. Zālītē esmu pirms 6, ap 6. Es paskrienu, pasportoju, un darbs man sākās 7. Un tad darbs ilgs vēlākais līdz 5. Tagad, ko es daru. Bet es tā ap 3:34 beidzu. Turien braucot vienmēr. Man diezgan tālu jābrauc, man bez sastrēgumiem man jābrauc kaut kādas 28-30 minūtes mājās. Tad gan ir tā, ka tajos lielajos ceļos tur sastrēgs. Tad es braucu līdz pat 1:15 mājās. Jā, tad viss tajā Auklendā un vispār Jaunzēlandē kā tādā, viss īstenībā ļoti, ļoti tālu notiek. Tā pasaule, tā pilsēta ir uzbūvēta savādāk, kā man stāstīja ģeogrāfijā skolotāji, ka, pieņemsim, Rīga ir daudz dzīvokļu mājas, viņi tā kā būvēts uz augšu. Šeit tas viss bija pavisam savādāk. Viņi ļoti, ļoti daudz privātu mājas, un tad viņas visas vienai otram blakus ar ļoti mazu teritoriju, bet tās tomēr ir privātu mājas. Un tad līdz ar to viņi ir ļoti plaši. Un visur ir jābrauc ar mašīnu. Tev reāli nav ko darīt bez mašīnas. Mēs no tēmas nedaudz, no tās dienas rutīnas, bet tā bija viena lieta, kad mēs šeit atbraucām, tad likās, visur ir tikai privāta māja. Visi īrē nevis dzīvokļus, bet mājas. Un visur skaties, un tas likās ļoti savādi. Pilsētā ir daudz dzīvokļu mājas, bet rajonos visos ir tikai privāta mājas. Un tikai, cik gadi atpakaļ tagad? Kaut kādi 5-6 gadi atpakaļ sāk būvēt ļoti daudz tās cilvēki tirgo savas mājas nost, un viņas jauc nost, un tad tur iespiež, cik var tās rindu mājas. Tā kā ir ļoti, ļoti mainījies tajā pēdējo pāris, 5 gadu laikā, viss ir ļoti mainījies, ir ļoti, ļoti, ļoti daudz tās rindu mājas, arī dzīvokļi, bet vairāk tās rindu mājas. Okay, bet par to dienas rutīnu, tad Jānis ir atbraucis atpakaļ no darba, un tad vakars kā tev paiet? Mēs vispār esam ļoti aktīvi, un principā mums viss darba dienās ir ļoti aizņemts. Mēs vedam Agneses treniņiem. Jā, jo mums bērnu aktivitātes. Agnes iet futbolā, Kārlim ir peldēšana, un tad, principā, katru vakaru mēs atbraucam mājās pēc skolas ar bērniem, un tad jau kā kuru reizi 4-5 ir kāds treniņš, uz kuru mēs braucam. Tad ļoti bieži es aizvedu, un Jānis brauc pakaļ. Pēcpusdienas, principā, ir bērnu aktivitāte. Jā, šeit skola ir visiem pa lielam vienāda, no 9 līdz 3. Citiem varbūt bez 15-9. Bet, jā, katra diena ir vienāds laiks. Visiem ir katra diena, visiem ir vienāds. Un tad vienmēr arī tā satiksme ap skolām 9, pirms 9 un pēc 3 ir ārprāts. Jo visi brauc pakaļ saviem bērniem. Un visi brauc ar mašīnām, ja? Jā. Droši vien ne visi, bet lielāk. Manuprāt, sabiedriskais transports šeit īsti nestrādā. Viņš ir, bet viņš noteikti nav gan efektīvs, lai tu teiktu, es nepirkšu mašīnu, es braukšu sabiedrisko transportu.
Viņi pēdējā laikā ir ļoti daudz ieguldījuši riteņbraucēju ceļos. Tas ir diezgan stilīgi, jo tur ar viņiem diezgan labi var pārvietoties ar visiem e-baikiem un riteni kā tādu. Bet, Zana, pastāst, kāds ir tavs rīts, piemēram? Nu, kad ir es jāiet? ceļos pirms 6, ap 6, un bērni ceļās īstenībā līdzīgi. Nu, tad mēs neko sataisamies, pēdam. Tad es izvadāju, Kālim ir savas, atsevišķa skola. Es izlaižu viņu, tad es braucu uz Agneses skolu, tad es braucu uz savu skolu. Pēcpusdienā savācu Kāli, jo viņam skola beidzas nedaudz ātrāk. Es braucu pakaļ Agnesē, un tad mēs braucam mājās, uzēdam pusdienas, un tad mēs dodamies vai nu uz futbolu, vai uz peldēšanu. Un brīvdienās, kā parasti jūsu ģimene pavada laiku? Tagad ir katru sestdienu Agnesē ir futbola spēle. Bet tā kā Agrāk, pašā sākumā. pirms mēs, Mums mēs- jo mēs- bija baigšās. jā, sākumā mēs nezinājām, vai mēs vēl šeit paliksim vai nepaliksim, kamēr mēs nebijām dabūjuši to rezidentu vīzu. Tā kā mēs nezinājām, vai mēs paliekam vai ne, mēs katru nedēļas nogali kaut kur braucām. Sākumā mums tā kā vajadzēja braukā Jānsāsī, bet pēc tam vienkārši mēs nesēdējām mājās tāpatās. Ja arī varējām, mēs vienmēr kaut kur braucām, jo likās, ja nu mums drīz jābrauc prom. Tad vēl ir, Es tagad vēl atceros kā diena. Pirmie 4 gadi no novembra līdz aprīļa beigām, tie gandrīz pusgads, man liekas, sanāk tas gandrīz, vai 5 mēneši. Neviena nedēļas nogala netika pavadīt mājās. Mēs visu laiku ceļojām, visu laiku skatījāmies, un tas bija pārsvarā kempings. jā, šeit ļoti populāri, arī tas pats Vorens, viņš mums ierādīja, kā kempingot, jo tās nav vienkārši telts un krēsls. Jā. Tur ir, viņam jau bija viss kaut kas, bet kad šeit kempingošana ir ļoti populāra, lai, piemēram, Ziemassvētku jaunā gada periodā, tad, kad visiem tas 2 nedēļas ir atvaļinājums Jā. pārsvarā to laiku, lai tu dabūtu kaut kur kempingu, kur tu gribi kādu labāku, tev ir jābuko, es nezinu, pusgadu iepriekš. Jā. Jo tur būs, un tad cilvēki tur brauc, oh my God, brīžiem pat televizors ir teltī līdzi. Tur ir savi leduskapi, televizori, tur ir viss, viņi tā kā atbrauc uz, tā kā kempingot, bet, ļoti šiki. Tā Bet kā- uztais tādu komfortablu, tā kā reāli būtu mājās, vai ne? Jā, Jā. Ar bet visu, kempingā. jā. jā, kempings šeit ir ļoti, jā. Viņi arī tādi forši tie kempingi, tu vari izvēlēties vai ļoti, ļoti šiku vai pavisam vienkāršu. Tad ir arī, Mm. kas saistās ar ceļošanu un kempingiem, tad viņiem ir ļoti daudz tas government dock, kas ir tā kā government sponsorētas vietas, kur ir, pieņemsim, pie parkiem, pie reģioniem, un tad viņi ļauj tur kempingot. Speciālas vietas, kur viņi ļauj kempingot, un par ļoti super lētām summām, tur kaut kāda $8 par nakti un tam līdzīgi. Jā. Tas ir baigi forši. Tā kā, ja grib ceļot apkārt, tad tas ir ļoti viegli. Var arī lēti, jā. Un lēti, jā, var arī lēti to darīt. Un, piemēram, pie šāda kempinga, ko jūsu pieredzē, tagad, ko jūs varētu teikt, varat salīdzināt, kāda jums kempinga pieredze, ka jūs atbraucat uz Jaunzēlandu un, teiksim, tagad, kas ir tādas, nezinu, tādas lietas, ko jūs tādam kempingotājiem ieteiktu padomāt, kad, ja viņš dodās Jaunzēlandē kempingā, ko jūs varbūt pirms tam nezinājāt, bet tagad jūs zinat, ka tam ir jābūt, vai kaut kas tāds, ar ko tas atšķirās? Tas viss ir atkarīgs no tā, vai tu brauc uz bērniem, vai tu brauc uz tikai vietu, kaut kādu haiku iziet, vai kalnā uzkāpt, vai tam līdzīgi. Tas kempings arī ļoti atšķirās. Ir tie saucamie backpackeri, kuri vienkārši visu saliek iekšā savā mugursomā, un tādā veidā viņi ceļo. Nu, tad arī tur jau neko īsti nevar paņemt. Mazais gāzes kukurītis un tā tālāk. Mums Bet ir tagad- ļoti daudz manu, tā kā, es Tagad mums ir tā, ka mums ir daudz. 3x3 telts, kur tiek uztaisīti ar 4 sāniem, gaismīs salikts galdi, virtuve, taisīt ēst, ūdeni pagriezt, Paklājas. paklāji, pārnāsājumā tolete arī, lai nav nemaz Leduskapis. tālāk jāiet. Leduskapis ir pašiem, kur Bet, pieslēgt. tā kā čilīvids ne tāds leduskapis, bet, tāds. Tas tā. kempings Okay. leduskapis. Man ir jautājums, kur jūs to visu turat tā kā uz visu laiku mašīnā, vai vienkārši nav tā, ka tad, kad, piemēram, ir tas weekends un jūs gribat izbraukt, jo tas viss ir jāvāk Jā. ārā no Nu, pagraba, no redz, kurienes. tas ir, ko mēs ar gadiem esam, viss ir kastēs, lai tu vari vienkārši ielādēt mašīnā. Tas ir to, ko mēs sapratām ar laiku, kad, jā, visām tām mantām ir jābūt. Savai vietai, jā. jā. Jo tas notiek tik regulāri, kad man ir, tad negribu braukt kempingā un neies meklēt nazīti vai dakšiņu no savām lietām, tad tev viņš jāliek iekšā atpakaļ un tā tālāk. Tad tagad
mēs to darām tik bieži, ka tas kempingam ir pilnīgi viss savs. Beidzās sāls vai pipari, ja es varu aiziet tur un paņemt. Tā ir bijis pieņems. Ja es iedomātos, ka man vajag katru weekendu vienkārši lasīt kopā to, nezinu, to pašu piknika grozu vai tiešām kempinga lietas, ja tā kā visu atkal padomāt, salasīt, tas būtu tiešām ļoti laika enerģiju patērējoši, kad es laikam negribētu to tā darīt, bet jā, redz, kur ir variants, ka tas ir, jūs uztaisat to vienkārši, lai ir viegli. Jā. Un jūs to tiešām darat regulāri, tad jā, viss skaidrs. Mēs arī vakar bijām kempingos. Jā. Jā, Tagad mēs vienmēr esam arī gatavi dabūjuši kempingam. speciāls busiņš, mums ir neopēc 4x4, lai varētu uz pludmalēm braukt. Jā, visu. tā vēl viena lieta. Un Te var braukt uz pludmalēm ar auto. Ne uz visām, bet uz daudzām. Sākumā likās ļoti savādi, nu, ka mašīna pludmalē. tagad mums ir tas busiņš ir tā arī tagad pa lielam paredzēts, lai Kempingam. kempingam pa lielam. Latvijā mēs pērkam drēbes katrai sezonai, un tagad es domāju, tas vēl ir par lēto, jo Jaunzēlandē tev jāpērk kempinga busiņš, visas kempinga lietas. Tā kā, Bet nu, ka tas- tas jā. īstenībā. Uz ilgu laiku tās kempinga lietas. Un te var visu Nē. kaut ko saprast, vai tu minēji jau vai nē, te ir ļoti populāri tie lietoto preču veikali. Jā, tas ir opšop, jā. Opshop viņi saucās, bet viņi šeit ir nevis tikai uz drēbēm, bet principā jebko, ko tu vari iedomāties, tu vari aiziet nopirkt, un viņu ir ļoti daudz to veikalu. Mājas visādām lietām, atpūtas lietām. Principā, man liekas, visu, ko, ja tu atbrauc uz šejieni un gribi sākt dzīvot, tev nav jāiet pirkt veikalā viss jauns. Tu vari aiziet uz tiem opshopiem un visu sapirkt. Tur realitāte, es domāju, ka pārbraucot uz šejienu, lai sākt dzīvot, dabūt pannas, visas glāzes, visas šķīvis, visu, kas vajadzīgs virtuvē un tā tālāk. 50 eiro un tur viss tev būs. Bilīgi viss salasīs no tām veikaliem, tāpēc tā ir tāda baigi foršā lieta, kas ir, tas bija arī viens no maniem punktiem, ko es gribēju minēt par to, ka viņiem ļoti populārs tas ir tie veikali, jo cilvēki vienkārši iet un atdod donations taisa. Un tas viss tiek atdots pēc maksas, un tad viņi par ļoti lētām summām tikai pārdod atpakaļ. Ir arī, piemēram, jums tā, ka cilvēki vienkārši uz ielas izliek kaut kādas mantas, kas Jā. viņiem nav Jā. vajadzīgas, un tad jūs varat tur iet un meklēt tos dārgumus. Tas te ir ļoti populāri, jā. Jā. Pieņemsim, Esat kaut ko labu dabūjuši? Kas es esmu dabūjis matraci. Jā. Es esmu dabūjuši, es nezinu, barbecue. Visādas krēslas bērniem. Man ritīgi patnībā šitie atradumi, jo, nu, Vācijā arī pa laikam parādās uz ielām, ka cilvēki izvācās. Nu, ir tā lieta, ka, ja tu izvācies, tad ir jāizvāc pilnībā tukšs dzīvoklis. Jā. Ļoti bieži viņas izliek ārā uz ielas, un arī, ja tu gribi, tu vari ņemt. Un man vienmēr, es nezinu, kas, man tā patīk paskatīties, kas tur ir, jo tur tiešām citreiz var atrast tādas ļoti vērtīgas lietas. Man arī ļoti patīk tie second hand veikali. Garage sales arī šeit ir populāri. Kad vācās ārā, piemēram, kad garāžā, sakrāmies savus mantas vai garāžā vienalga, kur un taisa izpārdošana, kad tu vācies ārā. Ja tu varbūt, negribi visu vienkārši atdot, bet gribi arī kaut kādu naudiņu dabūt, tad arī ik pa laikam Facebookā kaut kur izlec, kad ir kaut kādā ielā, kaut kādā adresē, sestdien 7 no rīta sāksies garage sale. Jautājums par jūsu dēlu. Viņš ir, saprotu, pieteicies, un vai viņš ir piedzimis arī Jaunzēlandē, vai tomēr jums nācās izbraukt no valsts, lai, par šo pieredzi, grūtniecība Jaunzēlandē es pieņemu, kā bija šis te laiks jums gaidot Kārli? Laikam nedaudz citādāks bija. Šeit nevis pie ginekologa iet, bet pie midwife. Jā, tā kā vecmāte. Jā, vecmāte tā kā pieskat to grūtniecību. Es braucu uz Latviju. Mēs nezinājām līdz galam. Mēs zinājām, ka dzemdības ir bez maksas. Bet tāpēc, ka mums ir Agnesīte smagi gāja pirmajā reizē, es nezināju, vai viņai būs arī, ja mammai kaut kas aiziet greizi, vai tas arī būs bez maksas. Tāpēc mēs beigās Tā kā mēs, kad Latviju, nav ģimenes, nav atbalsta un Jānim jāiet uz darbu tāpatās. Tā kā man arī man bija laikam arī nedaudz bailes, tā kā man pirmās dzemdības nebija ideālās dzemdības, tāpēc es domāju, ka es negribēju šeit īsti.
Man bija tā Jā, kā nedaudz gribēju to bailes. ģimeni apkārt. Jā, man gribējās to drošību apkārt. Tāpēc es arī, es ar Agnesīti, mēs divatā lidojām uz Latviju. Jā. Un tur ir liela punci, un Agnes Pazānos vien pati lidoja atpakaļ uz Latviju. Jā. Un tad es braucu, kad Kārlis pieteicās, es aizbraucu uz 2 nedēļām un savāktu viņus un braucu atpakaļ. Un es pie sevis domāju, ārprāts, viņiem varēja tikt ar bērniem galā, es viens pats lidoju. Un man jau bija grūti. Realitātē tur labi ātrākie lidojumi ir 24 Baigi stundas, ilgiem. kas var būt 24 stundas, bet pārsvarā ir 27, 30 stundas, un tad tur ierēķina, kā tu izbrauc no mājām un atbrauc no mājām, tad visas 35 stundas paiet no mājām līdz mājām. Bet Agnes ļoti labi uzvedās to. Bērni jūt, man liekas, tādas lietas. Viņi jūt, kad vajag savākties, un es esmu novērojis to, ka bērni ir pilnīgi citādāk, tad, kad ir tikai viens no vecākiem. Jā. Kad, Droši vien kad arī ir vieglāk. svešumā. kaut kā. Es gan biju viņu, man liekas, ka tas bija tajā lidojumā. Tas bija toreiz. Es biju viņai uzlikusi to tā kā mugursomiņu un nopirkusi suņa siksniņu. Lai es domāju, ja viņi skries no manis projām, un ja man viņi tagad būs jāķer pa to lidos, es domāju, man vienalga, ko tie cilvēki domā, bet vismaz mans bērns būs drošībā man blakus. Un tad sapratīja, tev ir 7 mēneši, tu aizbrauc uz Latviju, un tad vienkārši, lai arī piedzemdētu Latviju, lai dzemdības būtu Latvijā, viss, lai tev būtu tā vide, un pēc tam tad jūs braucāt atpakaļ uz Jaunzēlandu. Jā, Jā, Jānis pēc- tad atlidoja. Kādim vēl nebija 3 mēneši, kad mēs lidojām atpakaļ. Agnesei un Kārim, kāda ir viņiem vecuma atšķirība, sanāk kaut kādi, 2 nav baigi daudz, 2 gadi. jā? gadi, jā. Un kā, piemēram, kādā vecumā sākās, nezinu, dārziņš vai kaut kas tam līdzīgs? Es nezinu, nemaz cik agri tu vari likt to bērnu dārziņā, es neesmu droši. Diezgan ātri, man liekas, bet no 6 mēnešiem jāsaka. Bet tad, kad bērnam, un tad tev ir jāmaksā tā pilnā summa, bet tad, kad bērnam ir no 3 gadu vecuma, bērns var iet bērndārzā 20 stundas nedēļā bez maksas. Tad arī es palaidu Agnesi tajos 3 gados. Tas arī bija finansiāli apsvērumu dēļ, kad es esmu mājās, un tad viņi arī var būt mājās, un tad tos 3 gadu vecumā, tad viņi var iet tajā bērndārzā, bet, viņi bija ļoti gatavi. Man likās, kurus viņi laidījuši bērndārzā un tā, bet viņi bija tik ļoti gatavi tam bērndārzam. Un kā ar Kārli, kā viņš nonāca kaut kādā Kārlis? dienas aprūpē? Viņš arī droši vien 3 gadu vecumā sāka iet bērndārzā, bet man bija jāpārceļ viņa dēļ, man bija jāpārceļ Agnes uz citu bērndārzu, jo tas pirmais bērndārs, jo viņš sāka staigāt vēlāk. Viņš tā kā visu sāka darīt vēlāk, un tad tas bērndārs man tur, ja viņš sāks tagad, tad viņš vēl nestaigā, un tad viņam būs jāmaina tā grupiņa drīz, un visādas tādas muļķīgas atrunas. Tad es aizgāju uz citu bērndārzu, un tur man teica, vediet šurp, vienalga, cik ātri viņš visu to darīs, tas vispār nav svarīgi. Šeit bērni sāk iet skolā no 5 gadu vecuma. Kāds tad jau iet skolā sanāk? Tagad viņš iet skolā, jā. Viņš iet, speciālajā skolā. Es saprotu, tās speciālās skolas, teicu, ka tu jau strādā, Kārlis iet kādā pilnīgi citā tajā speciālajā skolā. Tas nozīmē, ka tādas speciālās skolas ir diezgan daudz, un nav tā, ka viņas vajag jāmeklē, un tad ir. Viņas nav tā, ka ļoti daudz, viņas ir, man tā šķiet, ka viņas tā kā sanāk par rajoniem. Un tad ir tā pamatskola, un tad viņiem ir satelīta klases, kur ir, piemēram, kaut kāda pamatskola, un tad tā speciālā skola tā kā īrē telpas pie tām skolām. Kā piemēram, es strādāju arī tajā īpašā skolā, un tajā pamata skolā iet tā kā bērni tā kā ar visaugstākajām vajadzībām, kuri nekādīgi nevar iekļauties tajā satelīta klasēs. Un satelīta klasēs iet bērni, kuri var sekot vairāk kaut kādiem, vairāk kaut kādam tam dienas plānam un mazākas tās uzvedības problēmas. Un Kārlis tad iet tajā satelīta klasē. Bet tāpatās tur ir, viņam klasē ir 6 bērni, un tad ir skolotāji un 3 skolotāji palīdz. Šeit ir vēl tas, kas palīdz vecākiem noteikti ir, kad viņus ar taksi ved tos bērnus. Ja vecāks izvēlās to, tad viņus no rīta atbrauc savā taksis un pēcpusdienā atved mājā. Es pati vedu, bet viņi izrēķina, cik tālu mēs dzīvojam no skolas, un viņi man ik pa laikam atskaita to naudu, cik es izbraukāju benzīnā. Tur ir sākumā, lai tiktu šajās skolās, tur aizpildām
ir jāizpilda tas tā kā pieteikums, tev jāpastāsta, nu, cik, kāds tas bērniņš ir, ko viņš spēja, ko nespēja. Un tad vai nu piešķir vai nepiešķir to finansējumu. Viņi iet skolā līdz 21 gada vecumam. Tā mums ar viņu iet, viņi tikai skrien pakaļ visu laiku. Kā viņam kempingā iet, kā dabā Viņam varbūt ir labi tā, iet, viņam ļoti patīk, viss ir kārtībā. Tas ir viņa mīļākā lieta. Mēs viņam dzimšanas dienā vienmēr dāvinām braucienu uz kempingu. Tikai viņš visu laiku mēģina aizmukt un iet darīt savas lietas. Viņš negrib būt tur, kur mēs esam. Viņš ir ļoti, viņš nerunā, bet viņš ir ļoti tāds Komunikabls. ļoti komunikabls savā veidā. Viņam nav tādas Komunikabls. sociālās barjeras, vai kā to nosaukt. Viņš kaut ko ieraudzīs, viņam ļoti patīk mašīnas un atslēgas un tādas lietas. Viņš, ies pie cilvēkiem uzreiz klāt tur, tā kā nav nekāda kauna, nekas. Jā, bez kompleksiem. Jā, pilnīgi un galīgi. Jā, tad ir kādreiz kempingos, ka viņš kaut ko, viņš ies forša tur karavāna, forša motoru mājas, iešu ciemos, iešu iekšā, visu apskatīšos. Un tad ir forši, kad tad cilvēki ir atsaucīgi un kad viņiem ir ok, ka viņš to dara. Es esmu dzirdējis arī par tādu lietu, ka, piemēram, ar ko cilvēki Latvijā saskarās, piemēram, ja tev ir ģimene, ja bērns ar īpašām vajadzībām, kad bieži vien ir vecākiem kauns varbūt pat iet ārā vai kaut kur doties, jo tāpēc, ka ir tā sajūta, ka tu negribi traucēt citiem, vai ka vai vienkārši tas ir šausmīgi nērti, vai sabiedrībā tā nav pieņemts, mēs varbūt tik ikdienā neredzam, kā jūs, piemēram, jūtaties, vai vispār kādreiz par to esat domājuši? Šeit Nav noteikti nav tādas tāds sajūtas, sajūtas. bet tas, ko tu minēji, tas, man liekas, nāk kaut kā no tā PSRS laika domāšanas. Man agrāk likās, ka mēs jau tos bērnus vai invalīdus pat neredzam, jo viņi reāli bija ielikt kastītēs un Nebija. mājās un viss, un tā vienkārši arī bija, un tas kaut kā tika pieņemts tā. Kamēr šeit tas viss tev ir tā ļoti atklāti, atvērts. Jā, cilvēki ir ļoti, ļoti draudzīgi un, jā, man nav bijusi īsti nekad nepatīkamas kaut kāda starpgadība. Mēs arī, piemēram, no manas skolas mēs ejam pastaigāties ar tiem bērniem. Mēs braucam uz spēļu laukumiņiem vai citi brauc uz baseiniem. Tā kā, vienkārši neiedala, ka tie ir kaut kas cits, Jā. ka tā ir daļa no Jā. sabiedrības Jā. vienkārši, un ne tā, Jā. ka nav tas, un es tieši vienā podkāstā bija ar Mārtiņu sarunas, viņš arī, runāja par to, kā par to, nezinu, to nepieņemšanu, ja, ka viņš Latvijā jūtās nepieņemts, un kad ir kaut kādas barjeras, un tad mēs runājam par to, ka vienkārši tā paudze mainās, un tieši tā, kā Jānis saka, tā padomi, tā kaut kāda pieņemtā, ja kādam ir jābūt cilvēkam, kā mēs viņu gribam redzēt, un ja kaut kas iziet no tā rāmja, tad tu esi nepareizs, tu esi tādu, kādu mēs sabiedrībā negribam redzēt, un no tā rodās tas, kaut kāds tas, tāds atturība vai nepieņemšana, un tad. Tas droši vien arī bija viens no iemesliem, kāpēc mēs arī tā ļoti negribētu braukt atpakaļ uz Latviju, jo man liekas, ka tur varbūt arī būtu citādāk tā sajūta, bet šeit liekas, Bet, piemēram, tad, kad jūs aizbraucat uz Latviju, jūs kaut kā jūtaties? Viens ir jautājums, vai jūs esat bijuši tā kā visi četratā kaut kādu ilgāku laiku Latvijā? Mēs bijām, vai kaut ko jutāt, vai bija kaut kāda? Laikam, bija okay? Nē, man šķiet, ka nē. Tieši kāda sakarā, nē. Vairāk es izjūtu to atšķirību, kāda ir, nezinu, veikalu darbinieku attieksme un tādas lietas varbūt vairāk, ko es izjūtu. Brīžiem bija tā, ka, piedod. Es zinu, ka tu tur strādā, bet, piedod, ka es tev pajautāju šo jautājumu. Brīžiem bija tāda sajūta. Jā, tā pieklājība, vai ne tā atvērtība? Jā, tāda, ko tu gribi? Ko tu te atnāci? Un, jā, bet ar kādu sakaram? Laikam, nē. Varbūt mēs esam arī, varbūt es gāju kaut kādā ziņā, varbūt ar to pašu domāšanu kā šeit, kad es par to nedomāju, ka šeit mēs jūtamies tāpat pieņemti. Tāpēc, ka jūsu normāli ir tā, kā tas ir, un tu vienkārši nepamani pat signālus. Jā, es pieņemu, tie nav
Nu, labi, mums ir jāpieķerās klāt arī tai latvietībai, un tai tēmai ir ritīgi interesanti. Ir tiešām varētu runāt par visu, kā jums iet. Ir ļoti interesanti tiešām klausīties. Bet man bija jautājumi iesūtīt arī no klausītājiem par to, kā, piemēram, cik daudz vai ir latvieši jums apkārt Jaunzēlandē, piemēram. Nu, te ir tā komūna. Satiekamies, jā. Mākslinieks novembra pasākums, tad kaut kas tiek uzrīkots. Tagad nākamais, kas mums būs, ir Jāņi. Tas ir ļoti, ļoti foršs un īstenībā Jāņas, kādas mēs te rīkojam, viņi liekas pat latviskāki nekā Latvijā. Ar ugunskuriem, ar visi saģērbjās un dzied dziesmas, un tad mēs visi satiekamies, un tad 2 dienas tur arī patusējamies, un tas ir baigi forši. Jums ir sava tautas tērpi, varbūt? Ir man krekls no Zanas vecā tēva, ar Latvijas zīmēm un tam līdzīgi. Viņai ir arī viss pilnais tērps. Viņai ir atkal manas vecmāmiņas šūtais. Viņa ir dzimusi vienā dienā, un augumziņā arī vienāds ir, un viņa ir svārki no manas vecās māmas. Tādā ziņā ir ļoti forši. Tie Jāņi, kad tas attiecies, tad pa laikam tur pietrūkst tā latviešu valoda. Mums vēl tā varbūt mazāk, tāpēc, ka mēs ar Agnes runājam latviski. Savā starpā latviski, bet tie, kuri ir atbraukuši pa vienam pašam, man liekas, tad tā latviešu valoda ik pa mirklim pietrūkst, un tad tādos Jāņos var satikties, un tad justies kā savējais, kā mājās. Jā, un ar Agnesi tad jūs latviski runājat, tā kā mācat to latviešu valodu, jā? Bet viņu noturēt ir nereāli grūti. Nereāli grūti. Es nezinu, līdz 4 gadiem, 5 gadiem, reāli nepārspīlējot, katru vakaru viņai lasīja latviešu valodā, pirms līdz mirklim, kamēr viņa aizmiga. Runājam ar viņu latviski visu laiku un tā tālāk. Un tāpat tā angļu valoda viņa pārspēja. Viņa vienkārši iet pāri un viss. Un īpaši, ja viņi spēlējās, tad viņi vienmēr ir spēlējusies angļu valodā, tad tur, pieņemsim, latviski ir grūti. Jā, ja nav tev tie vienaudži bērniem, kas, teiksim, spēlētos vai ne latviešu valodā, jā, ka viņiem tās spēles valoda ir vienkārši angļu. Man te ir pazīstams meitenes, vientuļās māmiņas šeit, kur bērni nerunā latviešu valodā, bet viņi ar viņiem komunicē tikai latviski, bet pretī nerunā, neatbild latviešu valodā. Un tas es sapratu, cik ļoti daudz darba mēs ieguldījām. Un tad ir tā, ka tagad vēl aizvien katru dienu tu visu laiku runā ar mani latviski, visu laiku tikai atgādina par to. Bet viņai ļoti labi. Jūs tā kā to prasat, lai viņi atbild latviski, jā? Bet viņai ļoti labi sanāk, bet tas, kāpēc mēs viņu reāli varējām noturēt, bija tas, ka 2 gadu atpakaļ mēs aizbraucām 5 mēnešus uz Latviju. Un tur te viņa beidzot sāk runāt. Viņa īstenībā ieteicās skolā arī. Un gāja kaut kādu mēnesi uz skolu Latvijā, 1. klasītē. Un pēc tam mēs attālināti pabeidzām 1. klasi šeit. Tā kā viņa ir arī Latvijas skolu tā kā izgājis cauri. Tā var? Jā, var. Viņa bija 7, viņa gāja uz 1. klasē, bija 1. septembris, viss kā nākās. Wow! Un tad viņa arī, bet arī paralēli tad sanāk viņa iet Jaunzēlandē skolā, un tad viņai bija 2 skolas, jā? Jā. Mēs gribējām vēl 2. klasi, man liekas, iesākām, bet tad višķi pa grūti palika ar visām pārējām lietām. Runājot par latviešu valodu, kā mēs tiekamies šeit, tad arī ir izrīkota tā latviešu skoliņa tagad arī. Mēs bijām, cik viņi jau gadus 3-4 ir, vai ne? Daudz citas, meitenes salasījās un dabūja pat finansējumu. Salīdzinoši jauni. Jā. Un tad viņi satiekās katru 2. svētdienu, kaut kas tam līdzīgs, satiekās katru 2. svētdienu, un te viņi reāli taisa, zīmē, visu kaut ko saistīts ar latviešu valodu un tā tālāk. Un tā ideja ir tāda, lai satiekās kopā un bērni turpina runāt tajā valodā. Un cik daudz bērni, piemēram, piedalās tādā skoliņā, cik jūs tur esat? Nezinu, 6. Mēs tagad neesam kādu laiku gājuši, bet tur līdz 10. Līdz 10. Normāli, man liekas, diezgan. Jā, mēs te runājam par to, kā mēs satiekamies tagad Jāņi. Pasaki tev, kā tev liekas, Jāņi šeit paigi forši ir. Jā, ļoti forši. Tas tik interesanti, kad tādus Jāņus, kā mēs svinam šeit, mēs nekad Latvijā nebijām svinējuši.
ar tautas tērpiem un tām tradīcijām un tādas lietas. Tā, jā, to mēs, viņi, nu, tie, kas rīko. Tā kā it kā mēs visi kopā rīkojam, bet ir, protams, cilvēki, kas to uzņemās un ir tie galvenie rīkotāji un organizētāji. Un, jā, un tad ir diezgan forši, jā, visi sanāk kopā, visi runā latviski un visi sapucējās, visiem ir, ļoti daudziem īstenībā ir tērpi. Pīrs, šašlik, ēdieni, pīrādziņi, viss tāds lietas. Visu dienu latviešu valodā. Kur ir video pat, kā mums tā, nu, ziedu ārka, un tas tā oficiāls tas sākums tam visam ir ļoti forši. Cik cilvēki jūs tur apmēram esat uz tiem jāņem? Ap 40 apmēram. Jā? Apmēram ap 40. Ka vairāk īstenībā. Varbūt vairāk. Man liekas, ka vairāk. Un kādi ir tie latvieši Jaunzēlandē? Forši. Par to valodu kā tādu, tas bija vienkārši kaut kas unikāls. Atceries tā meitene tagadējā, no kurienes viņa bija, bet viņai iepatikās latviešu valoda, Latvija kā tāda, un viņa tagad ar mums jau runāja latviešu valodā. Viņa bija divas Jāņos pēc kārtas, un viņa, man liekas, pat nedzīvoja latvietu. Ne? Viņai bija, man liekas, partners uz kaut kādu brīdi latvietis, bet kaut kad iepriekš atpakaļ, jā, un viņa pēkšņi, es nezinu, viņai kaut kāds atvērās kaut kas vaļā, un viņa viena pati mācās valodu latviešu pat apkārtnā, un es aizēju nākamajos Jāņos, un es ar viņu varu sarunāties latviešu valodā. Viņi zinās labāk nekā līgo dziesmu. Nodziedāt līgo dziesmu. Jā, tādas dziesmas, jā, tas ir baigi interesanti, jā. Ka tāds random cilvēks izdomāja latviešu valodu mācīties, un viņam sanāk. Viņai pat tēvs bija, viņai izskatījās tā kā tīri latvieti. Viņa ir vietējā, tā kā tas man liekas, ka vietējā, jā. Man liekas, ka vietējā, jā. Jā, ir dzirdēt tie stāsti, tie ārzemnieki, kuri iemīlās Latvijā un iemācās valodu, un jā, tas ir tiešām interesanti, ka cilvēki tā izvēlās. Mums te pašam latviešu pārim arī viens dzīvoja šeit, un izdomāja pārvākties atpakaļ uz Latviju. Un viņš ir jau iemācījies latviešu valodu perfekti runāt, tā kā nekāda problēma. Kad cilvēki grib, jau viss ir iespējams. Jā, man taisnība. Un kas ir tās lietas, kas, piemēram, jums Jaunzēlandē atgādina Latviju? Nav, man liekas, nekas tāds specifisks īsti. Varbūt tas, ka mēs taisam kaut kādas latviešu ēdienas. Vēl aizvien kaut ko tam līdzīgi, bet tā vairāk īsti nebūs, laikam. Vai jums Latvijā vispār kāds ir pats, vai jums ir kaut kāda saikne vēl ar Latviju šobrīd? Jā, mums ir čatiņš, kur ir vecvecāki un tava tante un mana tante, kur mēs sūtam bildes. Ar bērniem, jā, vairāk vai mazāk. Tas ir tas, jā, kā mēs turam to komunikācija. Nu, ik pa laikam sazvanam. Es ar mammu sazinos diezgan bieži. No rītiem, tad, kad es braucu no darba, tad tieši sanāk labs laiks Latvijā, lai piezvanītu. Tad es ļoti daudz braucot uz darbu runāju ar mammu. Vai ir kādu, pārsvarā ar kādu, izdomāju kādu, bet parasti ar Latviju sazvanos. Kad mēs tikko atbraucām, es zvanīju katru rītu. Katru rītu es darbojos pa māju un mammas, un telefons stāvēja kaut kur un runāju mammu. Un tad kaut kā laiku mazāk un mazāk. Kaut kā droši vien tā ikdiena paliek tāda. Nu jā, ikdiena paliek tāda, un vecāki arī pierod pie tā, kad jau esi prom. Jā. Visi jau adaptējās. Un prasa šobrīd vēl, vai un kad brauksiet atpakaļ? Nu, vairs jau man īsti neprasa. Mēs prasam, kad brauks ciemos. Jā, un brauc ciemos? Jā, mana mamma ir bijusi 2 vai 3 reizes. Mana mamma ir bijusi 2 un tagad vēl 3 reizi. Viņš brauks tagad novembrī, Jāņa mamma. Brauks ar 6 nedēļām, būs baigi forši. Tad, kad atbrauc mamma mājās, tad ir tāds ārprāts tik, vai, nu, ka kāds vēl kaut ko izdara un palīdz, tas ir tik ļoti atslābinoši. Jo mēs te vienkārši maucam divatā visu laiku tikai, Nav 24 ar Kārli un viss pārējais, tad reāli tāds atpūsts, jau nav. Visu laiku tikai jāmauc un jāmauc ir. Un tā, ka viņa bija, es atceros viņu, es atnāku, nolieku, apsēžos uz dīvāna, es skatos televizoru. Tev tēņu vajadzētu? Jo, protams. Pieras pēc kaut kādu maizīti vai kūru, tā vienkārši, wow, tas ir tik forši, ka kāds var kaut ko palīdzēt, tas ir, jā. Tā ir tā arī sarežģītākā daļa. Vienīgā sarežģītā daļa ir,
ka nav tā atbalsta, ka mēs cīnāmies te vieni paši. Bet mēs to Un tad- izvēlējāmies. Nu, mēs to vienkārši izvēlējāmies, protams. Un tad tev sabīdās kopā ar tādiem līdzīgiem cilvēkiem. Mums ir tā Dace pazīstamā, mums ir, kur mēs pieskatām viņa bērnu diezgan bieži, un tad reāli sauc kopā tā kā ģimeni. Tad tie paši Gogo un Kešli, kas ir tie Jaunzēlandes vecvecāki bērniem, tie jau arī mums reāli tā kā ģimene jau beigās palika. Kad tas viens Ziemassvētku kopā jau kuro gadu, man liekas, kaut kāds 6 gadus, 7 esam cinējuši tur. Jā, nu kaut kā jau tādu atrod kādā līmenī. Vienmēr, kad dzimšanas dienas svinam mēs vai kādiem draugiem, ja dzimšanas dienas vai bērniem, tad vienmēr nodzied gan angliski, gan visi dzied arī latviski, daudz baltu dieniņu, un tad visi tie vietēji, kas tur notiek? Jā, tas ir tāds, man liekas, tā ir viena no tradīcijām, man liekas, ko piekopja, cik mēs esam bijuši, tik vienmēr visi to dara. Nu, es jūs varu saprast tajā, kad man liekas, Zana, paldies, ka tu pateici, es to paņemu arī sev, kad es arī esmu to izvēlējusies, ka mēs dzīvojam prom un mums nav tie palīgi, un kad mēs divi tā ejam un cauri tai ikdienai un tiem pienākumiem, un ka tev nav tās vecmāmiņas vai nezinu, manā gadījumā būtu arī, tur, nezinu, māsīcas un brālēna un māsa. Man arī. Tā kā, ka man nav. Jā, un ka šeit nav, un tā ir tā izvēle, vai ne? Bet noteikti tas ir ļoti daudz ko devis kā pārim, kā ģimenei. Un es pieļauju, ka arī jūs, kopā ejot cauri, kad jūs esat vienīgais viens otru atbalsts, tas ir neizmērojams spēks tajā, kas jūs esat kā pāris, kā vecāki. Jā, vēl man pašās beigās es gribu palūgt no jums abiem no katra vienu dziesmu izvēlēties, tādu latviešu mākslinieka dziesmu, kas jums varbūt patīk, tuva vai agrāk patika, vai, ja tagad neklausāties, es veidoju tādu Global Latvians playlistu Spotifyā, mūzikas izlaste, kur ir latviešu mākslinieku dziesmas. Tās dziesmas var būt angļu valodā, bet svarīgākais, lai tas mākslinieks ir latvīgs. Nu, man viennozīmīgi ir mana dziesma. Tas ir no Prāta vētras. Tā ir tā, ko ļoti spēcīgi. Nu, jā. Un es klausos kādreiz un baigi cītīgi dziedu mašīnā. Tā es pateikšu. Un kas bija tas Balējiem neguļam, kā to sauc? Tā Varmu un divstūriem, tur Agnesē būs dziesmas, ka viņa aizbrauc uz Latviju, bija ļoti pielipa visādas. Tur Balējiem neguļam bija viena. Nē, kas tā bija tā? Tad, kad mēs bijām Latvijā, kad tas bija sanāk 3-4 gadu atpakaļ? Kas bija brāle dzīve nekaulē? Jā, tā dziesma bija. Jā, bija tāda arī Bērmanu divstūriem. Jā, un viņa bija populāra laikam iepriekšējā vasarā. Un tad, kad mēs atbraucām, tad es viņu dzirdēju, un es viņu gribēju visu laiku klausīties, un man visi rāda saka, šitas vairs nav topā. Šitas nav topā, tā ir veca dziesma. Bet tā gāja, tur tās kustības, tā bija baigi mīra. Tajā brīdī. Jā, un tad, kad mēs visi latvieši satiekās, tad viennozīmīgi katru reizi ir Saula Pērkons, Daugavas, skan. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti spēcīgs. Un jau... Jā, viss tās, viss mums Dzeguzītes un... Raimonds Pauls un viss... Dzeguzets, jā, vai kas viņa bija. Dzērvenīte un tās. Bet ko es klausos ļoti bieži, ne ļoti bieži pēdējā laikā, bet ir bet pieklauve. Tā ir tāda, kas man kādreiz... Pilnīgi skudriņas izskrēja. Labas dziesmas. Jā, es teikšu paldies jums tiešām liels par sarunu, un es gribu atvadīties uz tādas nots, kad es jums piezvanīšu, kad es būšu Jaunzēlandē. Droši. Tev māsa jau brauks ciemos. Ja mums nebūs studenti, nepaliks šeit, tad viņai būs vieta, kur palikt. Mēs viņai parādīsim, izstāstīsim visu. Mēs tādā ziņā, es jau esmu to ievērojis. Ieteikumus, ja kāds grib braukt uz šeit, ir Latvijas New Zealand grupa, Facebookā, un tur viss tiek atrisināts. Iemet iekšā jautājumu, un latvieši kaut kā, tāpēc, ka tas ir tik tālu, visi ļoti uzņem sev, ļoti grib uzņemt uz sevi. Man tā ir izsanāk, jā. Dace un tā tālāk ir, kas vairāk sēž tajos sociālajos tīklos, tur
tur arī vairāk iesaistēs tajā visā. Jā, es pielikšu arī aprakstā arī tad uz šo te Facebook grupu linku, lai ir vieglāk atrast. Aha.